Šodien mēs atklājām ļoti īpašu kampaņu "Esi drošs, ka darbs ir drošs" ar super tādu svarīgu akcentu uz tieši paklupšanas, pakrišanas riskiem. Vienkārša lieta, bet ļoti būtiska un svarīga, jo šie negadījumi veido lielāko daļu visu negadījumu. Šeit nevajag super sarežģītas zināšanas vai prasmes atpazīt šos riskus, bet par viņiem ir jārunā, par viņiem ir jāizglīto. Šajā procesā, gribētu teikt, ir jāiesaist arī darbinieki. Un, protams, ja darbdevējs šīs savas rūpes un interesi un vēlmi mainīt ievieš organizācijā, viņš izrāda šo drošības kultūras pamatus un mēģina to iedibināt, tad arī ir iespējams kaut kādu rezultātu panākt. Un, protams, ka darbdevējiem viena no galvenajām motivācijām arī šī finanšu motivācija. Protams, svarīgi, veselīgi, labi atpūtušies darbinieki, tas ir pats pamats un tas ir biznesam un organizācijai svarīgākais elements. Bet arī šie zaudējumi, ko rada šie nelaimes gadījumi, viņi ir milzīgi. Savukārt tās investīcijas, kas jāieliek, lai novērstu negadījumus, ir salīdzinoši ļoti nelieli. Šajā kampaņā mums ir vairāki elementi. Pirmkārt, protams, būs šīs informatīvi izglītojošie stāsti, kuros mēs aicināsim gan darba devējus, gan darbinieks par šiem riskiem runāt, domāt, aizdomāties, pirmkārt novērst. Būs arī mācību vizītes, tādi labās prakses piemēri un uzņēmumi, kas ir strādājuši šajā virzienā vai vismaz vēlās to darīt. Viņi varēs arī startēt konkursā. Kristinoforši.lv pieteikties izlasīt noteikumus. 2. novembris ir iesniegšanas termiņš, pievienojot bildes un varbūt kādus video, kas ir bijis pirms tam, kas pēc tam, un labākos mēs arī apbalvosim. No darba institūcijas puses mēs arī pieskatīsim riskantākās nozares un profesijas un lieku reizi atnāksim ciemos un atgādināsim, uz kurām lietām jāpievērš papildus uzmanību.